Nu ko, mēs esam sagatavojušies. Mums viss ir, QGIS mums ir sagatavots. LAS fails mēs esam lejupielādējuši. Un mums tā kā vajadzētu sākt ķerties pie LAS faila apstrādes, bet pirms tam, es vismaz parasti sagatavoju sev vienu vietiņu datorā, kurā es visus tos darbus veikšu, izveidoju kaut kādu speciālu mapīti. Šajā gadījumā es mapīti nosaucu par kursu, kurā es saliku iekšā vairākas citas mapītes izveidoju. Pirmā ir GPX, tā man ir domāta priekš tam, kurā es ievietošu savējos ceļus, trekus, pa kurien es esmu mežā staigājis. Grafika tā būs atskaita par padarītajiem darbiem pašam priekš sevis. Un LAS faili, tā ir vieta, kur es lejupielādēju no tīkla, no LGA mājaslapas tos LAS failus. Es viņu saliku šeit šī mapītē. Es esmu ielādējis 4 priekš izmēģinājumu un apmācības. Jūs variet ielādēt pēc nepieciešamības, cik jums vajag. Bet, ja jūs vēlaties mācīties, es jums ieteiktu lādēt 4, jo tā jūs sapratīsiet visu to spektru un visas grūtības, ar kurām jūs varat saskārties. Un te mapīte rastri. Šeit es saglabāšu visas rasta failus, tas, kas ir bildīts, attēli un tā tālāk. Tā ir šablona, tur būs gatavie šabloni, kurus es izmantošu OMaperī pēc tam. Un te ir vektoru dati. Vektoru dati ir tas, visas svītriņas, līnijas, krustiņi, kvadrātiņi, viss, ko dod ārā QGIS, viss, ko mēs varēsim izmantot pēc tam karšu zīmēšanai. Tātad tā. Tad mēs varam vaļā kugi un sāksim lēnā garā apstrādāt savus iegūtos LAS failus. Priekš tam mums būs nepieciešams, mēs varam vaļā jaunu projektu. Jauno projektu mēs uzreiz saglabājam. Saglabājam kā. Atrodam vietiņu, kur mēs viņu saglabāsim. Tā es viņu saglabāšu karšu zīmēšana kurs. Un uztaisīšu vēl vienu mapīti. QGIS. Un es viņu saglabāšu šeit kā kursu. Mūsu kursa darbs. Tātad viņš ir saglabāts. Tālāk mani interesē koordinātas, ar kādām mēs strādāsim. Šeit ir projekta koordināts. Pagaidām te ir kaut kāds starptautiskās EPSG, tas ir labajā stūrī lejā. EPSG 4326, bet tā kā mēs esam Latvijā, mēs strādāsim Latvijas failiem, tad mums vajag Latviju EPSG 3059. Ja jums tur, piemēram, kaut kas nav skaidrs, jūs nevarat, jums, protams, neparādīsies uzreiz, jūs neesat ar viņiem strādājuši, jums uzreiz tie neparādīsies. Ja jūs nezināt, piemēram, kā viņu sameklēt, vienkārši te rakstiet iekšā Latvija. Teorētiski viņš piedāvās 2 versijas, un mēs ņemam 3059 pielietot. Ok, ka parādās 3059, viss. Galdu mēs esam sagatavojuši. Un tagad ķersimies klāt pie LAS failu apstrādes. Nākamais, ko man vajag, es ņemu šo te mapīti, pipeline. Ne šo. Arī ne šo. Ot šito. Jā, 5. DSM, DTM. Man vajag, tā kā mēs esam ielādējuši, ja mēs, piemēram, ņemtu vienu LAS failu, tad mums pietiktu ar šito te pirmo, bet mums ir vairāk LAS failu, lai mums nav jāielasa katrs atsevišķi jāapstrādā. Mēs ņemam šo te folderu, BLAS2 dev folderu, jo tur mēs varēsim norādīt uzreiz visu mapi, un viņš apstrādās uzreiz visu 4 LAS failus vienā piegājienā. 4 vai 40, vai cik jūs tur būsiet viņus ielādējuši. Šeit, kur tā piekļūs vieta, kurā vietā tie LAS faili atrodas, mums jānorāda vieta. Mēs atveram vaļā, atrodam to savējo vietiņu, kur mums tie LAS faili ir saglabāti. Man viņi ir šeit, šī mapītē. Es uzrādu to mapīti. Šeit obligāti ielieku, te ir
kādus failus viņš meklēs. Te ir uzrakstīts laz, las un laz, tas ir viens un tas pats, tikai laz ir, viņi ir sakompresēti, viņi uztaisīti tā kā mazāk. Bet to obligāti vajag izlabot, savādāk viņš meklēs lazu, un lazu tur nav un nedarbosies kā vajag. Te ir pēc apstrādes apvienot visus failus vienā. Jūs variet viņu izmantot, bet mana pieredze rāda, ka tas nav labākais variants, tāpēc es jums turpmāk parādīšu citu variantu. Jūs varēsiet paeksperimentēt, pēc tam sapratīsiet, kāpēc tas tā ir. Tālāk mums vajag neko mēs šeit, šī vietā ieliekam keep class 2, es nezinu, kāpēc, neesmu kartogrāfs, un pārējo nekas mums te nav jālabo. Mēs norādām mapi, kurā mēs saglabāsim šo te rezultātu, kas mums nāks ārā no turienes. Tātad man būs vajadzīgi rastri, pagaidu faili, pagaidu tāpēc, ka mēs viņus pēc tam vēl apstrādāsim, un tā pagaidu mapīte man ir domāta priekš tam, kur darboties, un pēc tam fiksi dzēst atkal visu ārā, un atkal viņu lietot pa jaunu. Jūs pie tās darba organizācijas jūs ar laiku nonāksiet paši, jūs izdomāsiet, kādas jums vajag mapītes, kā jums labāk saorganizēt. Es tikai parādu to, pie kādiem rezultātiem un secinājumiem es esmu nonācis, jūs tur varēsiet paši darīt pēc tam, kā jūs vēlaties. Tātad mēs esam norādījuši mapīti, un tagad mums vajag norādīt to failu, kā mēs viņu nosauksim, un kas viņš mums tāds būs. Es viņu nosaukšu tāpat par kursu. Un obligāti šī gadījumā ir jāieraksta, kas mums tas tāds būs. Tas mums būs PIF. Jo viņš, es nezinu kāpēc, bet viņš neieliek pats automātiski. Tātad, un viņš saglabāsies šajā mapītē. Un viss, mēs esam norādījuši mapi, kur tas atrodas. Mēs esam norādījuši, kādus failus viņam meklēt. Mēs esam norādījuši šito filtru. Ja? Un mēs esam norādījuši izējošo to vietu, uz kurien mums piegādāt visus tos pasākumus beigās. Tad slēdzam iekšā, un pēc kaut kāda brītiņa viņam vajadzētu parādīties mapītē rastri. Pagaidu mapīte, kur viņi ir. TIFF faili, šādi te. Bet viņi šeit ir 4, un mēs negribam ar katru atsevišķi strādāt. Tādēļ mums kaut kādā veidā viņas ir jāapvieno. Šeit viņš piedāvāja apvienot uzreiz, bet es teicu, ka mēs to neliksim. Tāpēc, kad jūs paši pamēģināsiet un sapratīsiet, kāpēc, kad es tagad to neizklāstīšu, es vēru viņu ciet. Un šeit augšā ir, kur rakstīts rastrs. Mēs ņemam to instrumentu. Un te ir apvienot. Un ar šo instrumentu mēs viņu apvienosim. Un mēs atkal norādām direktoriju, kur tas atrodas vietu. Pagaidu, atlasīt, un viņš automātiski jau atlasa tos failus. Nevienmēr, ja viņš atlasa kaut ko citu, tad jums manuāli vajadzēs vienkārši izņemt tos ķeksīšus ārā, to, ko jums nevajag, un atstāt tikai šitos te. Nospiežam labi, kur viņi ir, 4 faili. Te nekas mums nemainās. Un šeit mēs norādām vietu, jau stabilāku vietu. Kurs, kas būs man apvienots. Viņš būs šeit, es viņu ielikšu saglabāt un darbināt. Viņš viņu ir apstrādājis un atvēris, un kur ir mūsu lasa fails. Tādu mēs viņu redzam apstrādāt. Šeit parādās jautājuma zīme. Obligāti šo jautājuma zīmi vajag izlabot. Viņš prasa mums koordinātas iestatīt, ar kādām mēs strādāsim. Mēs norādām, ka tas ir EPSG 3059. Labi, un kuģim patīk, ka viņi saglabā. Jo biežāk, jo labāk. Pēc katras darbības viņu vajag saglabāt. Tā mēs esam tikuši pie apstrādātā lasa faila.